24. gada dienā, kas nozīmē, ka šodien 31. decembris, un jau šovakar mēs sagaidīsim jauno 2025. Un es izdomāju, ka šodien varētu uzfilmēt video un parādīt, kā mēs gatavojamies vecgada vakaram, ko mēs labi sadaram, un tā teikt kopā sagaidīt jauno gadu. Un šodien kārtībā reiz daudz, kas ir jādara, tāpēc laiku liek mēs nevaram tērēt, nevaram pļāpāt daudz un jāķeras klāt pie darbiņiem. Starp citu, šodien ir noticis brīnums, ārā ir uzsnidzis snieciņš. Tātad mums arī bija katram jānopērk dāvaniņu 5 eiro vērtībā, jo mums būs tā kā slepenais rūķītis, izlozēsim tā kā dāvanu loteriju, un tad es nopirku plediņu, jo ir ļoti grūti izdomāt, kas darētu gan sievietēm, gan vīriešiem kā dāvaniņu, tāpēc es domāju, šī ir tāda universāla dāvaniņa, un tagad vajadzētu viņu iesaņot. Ko tu dari? Savu dāvaniņu es iesaiņoju. Es izdomāju noņemt to balto zīmi nost, jo izskatījās diezgan nesmuki ar caurspīdīgo papīru kopā. Tā kā es ceru, ka vienkārši cilvēki nepadomās, ka es viņiem uzdāvināju savu plediņu no mājām. Bet, jā, dāvaniņa ir iesaiņota. Tagad es domāju uzkrāsot nadziņus. Es domāju krāsot zils nadziņus, jo es vilku žilu kleitu. Tā kā jā, nadziņi, un pēc tam varbūt jau pirmie viesi būs ieradušies, un mēs varēsim sākt gatavot kaut ko ēst. Nadziņi ir uzkrāsoti. Bet, jā, tagad ārā uzspīdē saulīte, un es iedomājos, varbūt varētu ieiet tādā pēdējā šī gada peldē, bet es nevaru saņemties, jo ārā ir diezgan vēsi, bet kaut kā gribētos tā noslēgt gadu ar tādu peldi vēl, un ārā vēl ir sniedziņš un svīt saulīte, tas varētu būt forši. Tā kā es centīšos saņemties tam, tad jau drīz arī brauks ciemiņi, un mēs sāksim pamazām gatavoties vakaram. Aiziet! Mēs to varam! Tu viņš ieplīk tāds aparistās, bet tas jau visu laiku tā ir bijis. Okay. Sarīvē. Kārtīgi ierīvējies tā, lai nav augsti. Augsti. Nu, pēdējā gada pelde. Pēdējā šī gada pelde. Jā, šī gada. Un? Ļoti veiksmīgi. Silti? Nē. Neizslēdzies pie silti. Silti? Jū!
izskatās pēc pērtiķīša. Pērtiķīts ar sirsniņu. Pagaidis pagrozīšu vēl. Redzi? Nē, bet man ir sirsniņa. Pērtiķīts ar sirsniņu. I like it. Viņai deg un cepura, viņa ir kaut kāds